daudz, jā, mēs tur lēņojamies šādām tādām lietām. Te kaut kādas dažas bildītes man tikko ir, strādāju pusiņā. Radošā te netrūks. Nē, Devas jā. Var tā pa vienai parādīt tās fotogrāfijas. Nofilmēšu. Vai kustība, ka valē kaut kas arī notiek? Nē, nu nav. Nav slikti. Jā, mums tur tādi izstādīti uzlikās no darbiņiem, te tagad drusciņi internā. Nākat šurp. Jā. Veikli. Kas tur ir? Re kāds krupis. Kurā vietā? Te. Un zivtiņas. Sēž pabaidīt mazliet. Ne, maz nebaidās no mums.
sunītis grib fotografēt. Skaties, kur šitas brīnums ir manis paša taisīta paskastīte, ko pats es esmu taisījis, un šeit es esmu nolicis, un tā viņa atslēgas nav. Interesanti, cik gadus viņi jau stāv. Nu, kādus 15 gadus vismaz, ja ne 20 visus. Pamatīgi ir izdevusi. Es viņu vēl ar skārdu apšuvu, pas durtiņas taisīju, tas ir... Atslēga jau viņai nemaz nav bijis. Nē, atslēga ir bijis, bet nu varbūt ir izņemta. Kurā vietā? Nu varbūt apakšā bijis, varbūt arī nav bijis, nav zaguši cilvēki tās avīzes. Nu, izskatās, nezinu, kur tā pateikt. Tā, nu, šeit ir redzami mani tuvākie kaimiņi tālumā. Es pat esmu aizmirsis, kā šīs mājas sauc. Un te daudz kas ir izmainījies. Kūts vecā ir pazudusi ar visu šķūni. Es aizmirstu, kā sauc šitās mājas. Šitās mājas ir mani tuvākie kaimiņi. No otras puses ir vecā valles skola tuvākie kaimiņi. Aiz šitām mājām var redzēt lauku, apartu. Aiz tā apartā lauka ir audzīte, tad vēl viens lauks. Un tad sāksies Pakrēšļu zeme. Šitie divi ozoli, nu, viņi jau te stāvēja, kas te mācījos.
Šitā mazā audzīte, mēs paiesim garām, un no šīs audzītes pirmo reizi var redzēt manas mājas. Un es arī, kad mājas vēl stāvēja, pirms 95. gadā nodega Kūles izraisītā dedzinātā ugunsgrēkā, arī es no savām mājām varēju redzēt cilvēkus, kas nāk pie manis ciemos, apmēram ap šito vietu. Te var redzēt elektrības līniju, kura iet droši vien, kad uz veco skolu kādreiz te arī bija telefona vadi, bet nav redzams nekas vairs no telefona balstiem. Tā, un tur, kur tālumā beidzas tā kā krūmi, tas jau ir mans lauks. Ir novadgrāmis, krūmi beidzas audz, un tas jau ir mans lauks, manas zemes lauks. Esam nonākuši pie nelielas audzītes, kas ir pirms manām mājām, pirms notek grāvja. Un kādreiz es gāju cauri šai te audzītei, bet tagad var iet par malu, pa kreisi redzam koku ieloks, kur kādreiz bija mājas pēc nosaukuma Čīčas. Tagad viņu nav, viņa Krievu laikā saspridzināja, nojauca un ar buldozeru ieraka zemē. Un arī tur kalna augšpusē, kur stāv Stāču Ligzda, kādreiz bija mājas, bet arī to vairs nav. Un, diemžēl arī manas mājas ir ilgu laiku bijušas bez saimnieka. Es neesmu varējis viņas pieskatīt, un 95. gada pavasarī viņas Kūles ugunsgrēkā ir nodeguši. Tur ir priekšā redzama tāda ļoti interesanta celtne. Tā varētu būt vai no statīvas, vai karkas no siltumnīcas, vai mednieku uzlikts steķis, kur barot dzīvniekus, piebarot, lai dzīvniekiem ir barība ziemas laikā, vai tad, kad nav kur ēst. Tagad jūs varēsiet redzēt novadgrāvi, kur ir pirmais tilts pāri laukam uz manu māju zemi, un cik ļoti interesanti es redzu nogāstus kokus, un izskatās, kad viss novadgrāvis ir aizaudzis ar milzīgi lielu ūdens daudzumu, un ka šie te nogāstie koki ir bebru darbs. Šis te vecs ceļš, kas ir iezīmēts armijas kartēs, kas iet gar manu māju, te ir milzīgi upe, novadgrāvis pa milzīgu upu pārvērties, bet mēs pa šo ceļu neiesim uz manām lauku mājām, mēs iesim tur, kur mēs parasti gājām gar grāvi, un tur kādreiz bija tiltiņš, redzēsim, vai šis tiltiņš ir palicis vēl. Un kaut kāds tās mistiskas, abā grāvis pilns ar ūdeni, abām pusēm noaudzis ar kokiem, bebris vēl darbojās, izskatās, kad te cilvēka vispār nekādu pēdu nav no cilvēku klātbūtnes. Un arī Sandra nāk pa ceļu kopā. Tagad gan es nofilmēšu drusciņu, kā mēs izējam gar grāvi, kas ir pilnībā aizaudzis no abām pusēm ar kokiem un milzīgi. Šeit bija milzīgs ūdenskritums, kur es tagad filmēju. Tas viss ir pilnībā aizaudzis, bet varētu būt teorētiski, ka tā arī kāda cita vieta. Un šī ir nevis lopus, ko barot, bet siltumnīcas. Kaut kas palicis, acīm redzot, tās
kaut ko ir audzējuši cilvēki, kaut kāds dārziņš te ir bijis, ir siltumnīca palikusi. Un jau var redzēt manu zemi, un tāda dīvaina sajūta, ka no manas zemes, uz manas zemes ir tukša vieta, jo nekā nav, mājas ir nodegušas, no mājām nav nevēsts, milzīgi koki ir saauguši, māju vietā ir pat nav redzams tilts, kurš kādreiz bijis pāri grāvim. No tilta nav galīgi nekas redzams. Tomēr ir kaut kāda pamatne, kaut kāda neliela daļa redzama no tilta, kaut kādi balķi, bet pārējais viss ir aizaudzis, un es pat baidos, ka mums būs diezgan pagrūti tikt pāri uz manām mājām, jo tur nekā nav. Tā mēs esam uz manas zemes, filmējam vietu, kur kādreiz bija sakņu dārs, un pilnībā viss ir aizaudzis, neviens nav darbojies, pārlecu veiksmīgi pāri grāvim. No tiltiņa nav nevēsts, viss ir kokiem aizaudzis, un tagad mēs mēģināsim iet pa kādreizējo celiņu uz to vietu, kur atradās mājas. Tā mēs lēnām ejam pa to vietu, kur kādreiz ir bijusi taciņa. Šeit jau var redzēt drupas no kūt, kas gan bija jau tad, kad es te dzīvoju, nojukusi, bet tagad viņi ir pilnībā nodegusi. Kur kādreiz bija āramais lauks, tas ir nekopts, aizaudzis ar kokiem. Sētsvidū ir bijis milzīgs koks, ozols, tas ir nolūzis. Pa labi redzamas dažas ābelītes. Tūlīt mēs arī redzēsim mūsu aku, kura ir visa izlaupīta. No akas nav palicis nekas, pat ne kaut kādas detaļas. Akā ir viss noskrūvēts, ko cilvēki vien ir varējuši noskrūvēt un aiznest projām. Tās ir sarkanie ķieģeļu kūts un klēts drupas. Pļava, kur auga siens, viena no milzīgākajām. Tālumā ir kolhoza pļavas. Atpakaļ laikam iesim pāri kombainu tiltam, jo es vairs pa grāvu nelikšu, negribu otrais nosmērēt kurpes. Pa labi ir mūsu abeļdārs. Tagad apiesim māju apkārt, kas ir palicis. Palicis kurstenis. Šeit var redzēt
visu, kas ir no mājas palicis, gults, toalets, pods. Milzīgs uzbērums ir palicis, kaut kādi spaiņi, un visa māja ir sagrūvusi. Un šī te siena, kas ir redzama, tā ir siena, kas atdalīja manu istabu un virtuvi no dzīvojamās istabas. Tā siena bija siltuma mūrītis. Tā nofilmēšu arī drusciņu laukus, kas atrodas apkārt. Šeit ir ķiršu kociņi, pa kreisi bija kolhoza šūnis, un šeit ir 2 milzīgi lauki, kas izskatās nekopti, un neviena neizmantoti. Viss ir aizaudzis, viss milzīga pamatstība, redzami tikai mednieku torņi 2 tālumā. Izskatās, ka šo zemi neviens neizmanto, bet apsaimnieko tikai valles mednieki. Te viss klus un tīrs, un te ir tikai meža zvēru paradīze un nav nekādas dzīvības pazīmes. Tad mēs ejam cauri plūmju kociņiem, kas ir pie manas mājas. Mājas vietā milzīgs kurgāns redzam. Šeit ir ceļš uz valles skolu, aiziet ļavas, un kādreiz te bijis vecais kolhozas šūnis, no tā ir palikusi tikai pamati, un var redzēt, ka šo te teritoriju izmanto mednieki, jo tālumā ir mednieku tornis. Tā. Iesim atpakaļ, it kā mēs nāktu pa celīti gar māju no vecās skolas puses. Ir nogāzušies koki, te viss ir baigais midzenis. Var redzēt atliekas no šīfera. Nu, te ir mājas pamati. Mājas ieeja bijusi. Šeit ir redzami pamati un pat kaut kādas caurules ir bijušas no klēts un lāguvuža. Un viss ir pilnībā sadisis, nekas vērā lietojams no lāguvuža, nav pat nekādas dzelzs daļas, tikai mopēdu rāmi. Bērnu riteņu rāmis ir palicis. Viss ir pa tīro izlaupīts, izsaimniekots, viss, ko vien cilvēki ir varējuši nozagt, ir nozaguši, un pat no pagrabiem vairs nekas nav redzams, un pagrabi vietā tikai palikuši pauguriņi. Laikam arī, kad dega mājas, tad ir nodedzis milzīgais ozols, kas pie mājas stāvēja, un paliek tikai kociņš pie mājas. Tālumā mēs atkal varam redzēt otru mednieku torni.
kurš pavisam tālu atrodas. Sandra aizgāja uz novada grāvu, meklēja taustiņu, kas ietek. Viņa atrada dusī salauztus šķījus, bet vēl lietojamu. Un no šiem te šķīviem varbūt mums izdosies kaut ko atrast tādu, no kā uztaisīt ēdienu. Uzrāpos uz kūts pamatiem. Te var redzēt aveņu stādiņus, kas bija aizmugurē aiz kūts. Tagad uzņemšu lauku mājas panorāmu, stāvot uz stingriem kūts pamatiem. Tālumā dzirdama kaut kāda skaņa. Tur atrodas lauki milzīgi un lielceļš uz Rīgu, un var dzirdēt, ka brauc kāda mašīna. Tā, dārs, viss, kur kādreiz bijis. Te neviens nav saimniekojies, un dārs viss saplūdis kopā ar lauku, ar pļavu. Var redzēt, ka pļava aug kopi, ir pļavas vidū paricis milzīgais bērs, kas tur visu laiku atradās un kur mēs esam rāpies augšā. Šo mājas vietas, kas no mājas ieejas. Klēts un vāgulis, nodegušie pamati. Un ejam uz mājas augšā. Milzīga drupu kaudze. Uzauguši mājas vietā jau ir koki, sadzinuši saknes. 95. gads un 2007. pagājuši 11 gadu, kopš šeit vairs mājas nav. Un vēl redzams koka nodegulis, kas nav viss paspējis nodegt. Un te ir milzīgs ķieģeļu daudzums, laikam, kur bijis kurstenis, nogūst kurstenis. Šeit ir redzamas dūmu ejas no kukiņas, ir gulta redzama, vannas divas, un kopējais kāds ābeļdārs. Pie mājas bija kociņi. Pie mājām atradām vietu, kur ņēmušās meža cūkas. Tu šito kaut ko atradi? Vai tev līdz bija? Nē,
Es nopirku. Nopirkt. Domāju, ka man te meža Atradām meža cūku izdangātu lauku, un Sandra pirms tam bija nopirkusi Vallas veikalā brokuļu sēklas, un sastādījām brokuļus. Izdomājām uz līdzenas vietas, ka jāstāda brokuļi, un pēc tam Sandra no sava dārziņa atvedīs tādus zemeņu stādus, kas ir izturīgi augsnē, zālē, kas var zālē izdzīvot, un tos arī iestādīs. Mēģinām iziet pļavai cauri, bet laikam nekas nesanāks, jo te ir tā sauguši koki, kad no pļavas gandrīz nekas nav palicis. Nu, drusciņ tomēr var redzēt, kur ir izeja uz otru pļavu. Šeit kādreiz ir bijusi pļava, bet tagad viss pa 10-15 gadiem ir aizaudzis ar kokiem, un praktiski šī te pļava vairs nav izmantojama lauksaimniecībai. Kaut kāds bija milzīgs troksnis, kaut kas tā kā salicās, un izskatās, ka kaut kāds dzīvnieks aizskrēja uz savu mītnes vietu. Tad mēs izējām cauri vietai, kur kādreiz atdalījās viena pļava no otras, un mēģinam iziet uz vecā ceļa, kas iet no tiltiņa pie manām mājām uz veco skolu. Un te bija milzīgs lauks, un tas viss ir aizaudzis ar augstņiem. Un vairs no lauka praktiski nekas nav palicis. Un tagad iziesim varbūt uz to pļavas daļu, kura vēl kaut cik tomēr izskatās pēc kaut kādas pļavas, un kur vēl varbūt varētu nodarboties ar siena vākšanu, un kur mežs nav pilnībā pārņēmis šo te visu. Arī redzam, ka ir kaut kādas tā kā mašīnu sliedes, kur mašīna ir braukusi. Iesim pa šīm sliedēm mežā. Paskatīsimies, no kurienes šīs te sliedes iziet. Šīs te sliedes iziet no milzīgas Dobļu žangas. Un te ir redzams vecais ceļš, kuram priekšā aizauguši koki, un pa kuru jau vairs nav iespējams
nekur izbraukt. Ja nu vienīgi pa šo ceļu var tikt iekšā šeit ar traktoru. Beidziet. Var arī redzēt elektrības stabus, kas iet uz veco skolu. Šit diezgan tāda puroina vieta. Mēģināsim apiet apkārt, kur kādreiz bijis mūsu lauks. Ir elektrības līnija, kas kādreiz gājusi ir pār pa pļavu, bet tagad šī te elektrības līnija iet vienkārši pa raukšņiem aizaugušu mežu. Es atrodos apmēram pie bijušās kolhoza šķūņa vietas. Var redzēt šķūņa pamatus, ūdens, kas tur stāv.